Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par kaskādu stila tabulām un par kaskādu tādu parametru tā saucamo padding. Tas nozīmē attālums no malas, attālums no robežas līdz saturam. Tā jau video, turpmāk tas būs saprotams. Un tā, es esmu izveidojis jaunu failu. Stilu es jau kaut ko jau esmu piemērojis. Te arī ir saturs, ko tagad mums sākumā vajag apskatīties, kā tā lieta izskatās. Un šobrīd saturs izskatās sekojoši. Ko daru nākošo? Nākošā lieta, mums vajag vairāk satura, lai arī tas būs vispārskatāmāk un būs acīm redzami. Un tā. Rindkopā ar klasi MAI1 es iekopēju saturu, saglabāju, atjaunoju. Te vienkārši ir teksts, no Wikipēdijas. Un tagad te ir tas manas rindkopas klases MAI1 apraksts. Pirmkārt uztaisīšu tādu lietu. Teksta line būs justify. Tad arī būs rezultāts pārskatāmāks. Atjaunojam, teksts pa malam ir izlīdzināts, un tagad tieši par to padding. Par to var runāt gari un ilgi, galvenais jūs visu paši redzēsiet. Padding left 50 pikseli, saglabājam, atjaunojam, redziet, attālums no elementa rāmja līdz saturam no kreisās puses šobrīd ir 50 pikseli. Tālāk, padding top, 100 pikseli, saglabājam, atjaunojam. Rezultāts ir acīm redzams. Padding right, 40 pikseli. Te arī ir tās attālums 40 pikseli. Un varam pierakstīt padding bottom 200 pikseli. Saglabājam, atjaunojam. Te arī sanāk tie 200 pikseli. Un tā. Galvenais video mērķis bija jums pastāstīt par šito paddingu. Paldies par uzmanību!